Ņemsim filmiņu par to, kā notiek mērīšana. Vispirms mēs palaižam ar starta programmu. Vispirms sākumā mēs ielasām vienreiz grafiku, uztaisam fitu, 1000 reizes iterācijas, un tad mēs laižam processing programmu Benzols, un viņš pirmo reizi sāk ar kalibrāciju N2. Saka, ielaiž N2, dzīves laiks nedaudz samazinās. Starp 0,16 un 0,14 mikrosekundēm. Šeit mēs redzam vārstus. Pirmais vārsts ir tīram slāpeklim, kur viņš mums ir. Šitais. Tas ir otrais vārsts. Pirmais vārsts ir vakums. Un tagad ieslēdzās vakums sūknis, viņš rāda, ka spiediens samazinās. 40 sekundes noris mērījums. Nokrītās zem 1 milibāra spiediens pa to laiku. It kā sūknis tiek galā, pārslodzi ir kā nav nekas salūzis. Tā, pēc tam mums būs mērījums numur 1. Tiks paņemts paraugs ar 2 ppm, šajā gadījumā benzola, un viņš iet šito te trešo iekšā un piepildās līdz atmosfēras spiedienam, kas ir 1000 milibāri. Nākošais maiss mums ir kalibrācijai, kur mums ir iekšā tīrs sintētiskais gaiss. Un tas ir slēdzis vakumam, visu kontrolē no kastītes, kur ir 4 pogas. Pirmais ir vakums, slāpeklis, tad ir paraugs un tad ir kalibrācija. Apakšā mums ir, teiksim, acetona kalibrācijas balons, vakums sūknis. Šis ir tīrs slāpeklis, 5,5 tīrības klases. Un šeit ir fotodetektors, aizmugurē lāzerītis, 2 spoguļiem viņi virza caur rezonatoru. Un augšā ir oscilogrāfs, kas rāda dzīves laiku. Un dzīves laiks starp kursoriem, tas ir derīgais signāls. Un otrs kanāls ir trigeris. Trigeri mēs iegūstam no papildus fotodiodas.